Brīvdienās devāmies nelielā ekspedīcijā kopā ar pieredzējušo ceļotāju Valdi Brantu. Ieņēmām labāko vietu valda pārbūvētajā ugunsdzēsēja auto un devāmies ceļā pa vietām, kur ne katram pietiktu drosmes un meistarības braukt. Valdis mums parādīja avotu, no kura paņēmām ūdeni, un brauciena beigās sarīkoja kārtīgu pikniku. Bet kā sākās Valda aizraušanās ar ceļošanu, ļausim pastāstīt pašam Valdim. Jāsākās jau ar to, kad mācījos Valdemārpils vidusskolā. Man bija labi draugi, ar tiem kopā klīdām apkārt pa Valdemārpils apkārtni, tur pa mežiem, pa upēm. Man ļoti patika vēžu ķert krītiņiem. Turpat tā Rojas upe netālu, tur labi ķērās vēži. Un tad velosipēdiem braukājām arī citur apkārt. Un kurā brīdī tas viss kļuva tā nopietnāk, kad jūs sākāt jau tādus lielus? Nopietnāk varbūt jau tas, kad tēvs bija ceļmeistars, visu laiku ceļiem strādājis. Viņam bija tāda vecā Ulmana laiku ceļu atlases, ļoti precīza ceļu karte. Es to bieži vien skatījos. Meklēju, kur man tā aloja bijusi, kur es esmu dzimis. Un tad, kad beidzām 7. klasi, tad mana ideja bija noorganizēt ekskursiju pa Latviju klasē. No tēva darba vietas izdevās sarunāt vienu smago automašīnu, kas bija aprīkot cilvēku pārvadāšanai arī. Un ar to aizbraukājām, redzējām Staburāgolu, Daugavu izbraukājām, Gaiziņu kalnu arī bijām. Diezgan daudz. To maršrutu es pats sastādīju. Tik vien, ka skolotāji, klases audzinātāji palīdzēja drusciņi organizatoriski visu. Drīzāk jau hobijs. Es ilgus gadus nostrādāju Rafā. Un tur bieži bija visādi interesanti komandējumi, tā skaitā arī brauciens apkārt pasaulē. Man ļoti interesants likās kopā ar itāļiem. Sākām no Romas un braucām apkārt pasaulē ar automobīļiem. Pie tam tas laikam vienīgais mikroautobus RAF, kas ir bijis Amerikā. To es izbraucu ar 24 štatiem Amerikas cauri. Un Ņujorkā nobeidzām to pasākumu. Mašīnas atstājām ostā, paši atlidojām uz Maskavu sākumā. Un pēc kādām 2 mēnešiem, kad mašīnas bija pienākuši Dženovā, tad vēl aizlidojām uz Milānu, saņēmām mašīnas, atbrauc atpakaļ uz Maskavu, no Maskavas uz Rīgu. Un tā iznāca kaut kur 4 mēnešu laikā apbraukt apkārt pasaulē. Es domāju, tieši par emocijām runājot, varbūt tas brauciens arī bija tāds drusciņ bīstamāks un grūtāks. Āfrikas josta, kur mēs 2007. gadā izbraucām no Rīgas līdz Keiptaunai. Kaut kā 27,000 kilometri. 11 Eiropas valstis izbraucām un vēl kāds 17 laikam Āfrikā. Principā man bija doma jau vēl 2 gadu iepriekš vēl vienreiz atkārtot braucienu no Rīgas līdz, no Liepājas līdz Vladivostokai. Kādreiz tas saucās autoekspedīcija no okeāna līdz okeānam. Mēs nepilnīgi 2 mēnešu laikā nobraucām 16,500 kilometrus līdz Vladivostokai. Tas arī bija interesants brauciens.
tagad sevišķi, kad izlasīju Latā Lapas grāmatu Zelta zeme, kuru pametusi Ziemeļblāzmas, kur viņš apraksta, ka tur tālos austrumos un Bamā daudz tie ciemati ir jau kā saka, miruši, ka tur neviens cilvēku vairs nedzīvo. Nu, gribējās aizbraukt un paskatīties, kā tur tagad izskatās. Pēdējo reizi es tur braucu kaut kur 89. gadā, kad braucām apkārt pasaulē. Tad no Nahotkas tur mēs uzlādējām mašīnas uz kuģa un kopā ar mašīnām 2 nedēļas peldējām pāri Klusam okeānam uz Portlandu štatos. Nu, tagad atkal jau miera nav, nodarbošanās nav. Vairākas reizes es mēģināju atrast darbu, neviens darbā negrib ņemt manā vecumā. Saka, pa jaunu esot pārāk maz pieredzes dzīves. Un tad pašam nākās iznomāt. Piemēram, tagad es izdomāju, šī te mašīna man stāv bez darba. Pagājuši gadu man tāda firma Strelnieks vairākas reizes piedāvāja tādas kompānijas izvizināt tādas, tā kā vecpuišu balles. Vienreiz pat vecmēta balli arī izzināja, kad 10 dāmītes bija sagribējušās pavizināties. Visi apmierināti bijuši iepriekšējiem braucieniem. Jūs paši redzējāt, kā tas izskatījās šodien. Ja kāds gribētājs uzradīsies, protams, ka tad varēs vēl kādu līdzīgu braucienu. Tā jau ir, ja ir nopietna gribēšana, tad jau daudz ko var izdarīt. Tā kā vajag tikai gribēt un pacensties un izdarīt var. Galvenais tagad jau daudz cilvēku braukā apkārt pa pasauli, kam ir naudas pēc savienības sajukšanas un neatkarības piekrišana. Tagad jau brīvi var pa visu pasauli izzināties apkārt. Vairāk par Valda dzīvi un ceļojumiem skatieties ceturtdien 9:30 raidījumā Nāc TV. Toms Rakeckis, Ance Muižrāja, Optimistu televīzija OTV. Bet no skatītājiem mēs ceļosim uz Meža parku, kuru šogad svinēs sev lielu apaļu jubileju. Un kādas ir plānotas svinības, par to nākamajā sižetā.